Sveicināti, labvakar! Čaujinieks, kas saka visiem, pulkstens jau ir, tūlīt tas būs 8 vakara drīz, cik ātri, es nezinu, drīz, tas būs drīz, un tagad iztulko drīz, cik drīz, drīz, pēc pāris minūtēm, drīz, ja. Labi, jā, man viens stāstamais, es sāku stāstīt. Šeit tas būs kapeņu stāstiņi. Tiešām tie kapeņu stāstiņi, kā es tagad izstāstīšu, tad aizies. Tā, jūs iedomājās tādu, makšķernieku parasti tādu, ka iet makšķerēt, jā. Man arī tā bija, es arī gāju, mēs vienu čomaku aizgāju, divatā makšķerēt, arī, tādā ziņā. Bet mēs nepareizi izdarījām, mēs paņem veselu kastaliņu līdzi, iedomājies? Kā jūs domājat tagad, kas ir pa makšķerēšanu sanāca? Nekāds. Vispār labienīgs. Labi, sākumā bija normāli, tā es izstāstīšu, kas ir notikās pa jokiem. Iedomājies, labi, mēs tik ņām, buļ, un kaut ko pamakšķerē, puskast jau pāri ar vietu uz beigām, sanās tādi visādi nelabvēlīgi laikapstākļi, parasti iet tā vienu makšķeri, bet, tad izdomāju, vēl vienu vajag, tā, viens pats ar 2 kātiem, beigās jau pats jau ir, nāk kalpals, kā saka, jau pālītī maziņa, tādā, ka jau, kaut ko noķēri, bet, baigi jau nemakšķēries, ja tev kas tāls līdz, kas tā pamakšķēriešana, es nesaprotu, ai, tā. Ar 2 makšķeriem, viens cilvēks, man, labi, es pateikšu godīgi, kuram bija 2, man. Viņam abi 2, kāpēc nezinu. Nakarā viņš paņem vēl vienu līdzi, es nezinu. Jo man tikai viena bija, es to nesaprotu, tur ir galīgā čauniekā, blīn. Jā, tā labi ir, man ir, tad, ko tad tur ņem līdzi, es jau saku. Ar 2 pamēģinās, jā, labi, iešiedam, un tu otru makšķeri, to es arī makšķerīt, kā pievaktē, blīns, pie kras, kaut kā 2 metri, 5 metri attālumā kaut kur viens no otru, manēja pričendāji, kā saka, manēja, kā, jau bišķiņ jau ir normāli jau, normāli iekapai, kas saka, normālā pālītī. Brīd, nevar jau saprast, kas tur jādara. Vienu makšķeri, otru makšķeri, tas tur kaut ko raustās. Tās tur, ka jāpārtiņ, jāpalāk, te brīd staigā, tā kā muļs. Pēsi ārā, blīns, tādā ziņā nevar saprast. Neko, kas tas tur plūdiši, kaut ko tur čakaries, otram arī. Aiziet, kamēr aiziet pie viena, otrs kaut kur jau aizbrauc, kas saka, blīn. Tādā šito visu piņķerēšanās beigās es, uzkāpu tā makšķerē virsū. Netīšām saļuk jau biju forši un normāli jau kā staliņu izērs, gan rīz nav daudz netrūka būt.
nu, normāli. Uz dienu it kā, nu, es jau vairāk strēpu, tāpēc, ka es pats pirku pa savu naudu viņas. Tā, zolī. Tā, tā iznāca nekā. Viens kāds tik palika manējais makšķēkās. Tam čomām tam es viens salauzus kā virsu netīšām. Bet, zin, kā es visu to kļūdu izlaboju, es atdevu saviem makšķiem. Man bija labi makšķi, un es atdevu arī, par to, kad es netīšām, piedzēries mazliet uz kāp, saplēs, blīz, es tur jābindē kaut kas ēst, blīz, atkal čakarnieks. Tad man bija labi arī, un tā vieta, lai izlabotu kļūdu, es tam cilvēkam atdevu samakšķi, visu plūdiņu, viss gatavība, kā saka, ko darīt? Ne jau, blīz, es salauzu un tagad, pohu iet silpādams. Nekas it kā nav bijis, vai ne, tādā ziņā, makšķers salūz tikai. Kas tā ir tā makšķer? Bet es viņu pats salauzu, un man cilvēkam bija jāatlīdzina atpakaļ. Vietā kaut kas līdzīgs. Un man savu makšķeru bija jādod. Ne, jau es viņu nozaju. Pats es viņu nopirku veikalā, arī nevis es tur zakt mantu kādam, bļaļ, iesmēri. Tā nemaz nebija. Viss salmobie, kāds, viss pola, tāda ziņa normāli, žila pludiņa, āļi, viss svežāks, labienīgs. Es tev jādod, tāpēc es saku šīs kāpēc stāstīt, jo uz makšķerēšanu nevajag ņemt kastraliņu, stiklu pudels, pies, jā, vēl tik trūka paņem šņāp, tad vispār tur dīķi malā goēt, kas saka būt labenīgs. Nē, šī te kāpēc stāstīm pa makšķerēšanu, pa vispār pa zolīdu, man, tāda ziņa man stāsta. Ka jāatlīdzina apakaļ jau sapis un nomet vai kaut kā tā, bet es atdevu savu labo arī kāds, makšķeri izvalkumā, makšķeri kāds, saimnieks nebija dusmīgs. Tādā ziņā viņš neko slikti neteica. Jo es atlīdzināju, cik es varēju apakaļ arī labi. Vienkārši sanāca, ka pierīgi, blīd, un kaut kā samisēs divi kādi, kur tad tur, beigās uzkāpīs, un var teikt, ka viens kāds neiet nekur uz gata ir, kas saka, arī nedara, pečkā vienīgais. Kaut kā jau tur varēja, varbūt tas tur izdomāt posms arī mutē, bet es domāju, nē, es pats vainīgs, es atdevu vienkārši savu makšķeru. Viss tā labi. Ko cik darīt? Varbūt daudz tā nedarīt, saplīšu, sadīšu, bļeļ, un vispār aizmirs. Kā tev kaut kas pienākums. Jā. Sādīšu darbu, pohuj domā, ka baigies čals, bet tā nemaz nav. Labi, es nezinu, es pārāk gāri. Jo tie kāpeņi stāstīm, bet man tā ir dzīves pieredze, vēl tie kāpeņi stāstīm. Labi, jūs mēģini mācīties no manām kļūdām, es arī jau mēģinu, bet, stāstam visi galā un pagaidām jāsaka jums čavedīs.